Labdien! Šeit Tīķers Gatis no bloga tīķersgatis.blogspot.com un šajā video mēs apskatīsimies, kādā veidā mēs varam reģistrēties Gmail servisā. Tad tā kā mēs Lastes darbnīcā runāsim par dažādiem Google servisiem, tad būtu ļoti jauki, ja jūs jau sākotnēji šajā servisā veiktu reģistrāciju. Īsumā parādīšu, kādā veidā mēs varam reģistrēties. Tad, lai jūs reģistrētos Gmail servisā, jūs atveriet internetu pārvaldes programmu, kādu jūs esat ieraduši lietot, un ierakstiet adresīti www.gmail.com. Līdz ko esat iegājuši šajā te servisā, jūs redzat, ka sākotnēji šeit ir visu angliski, taču mēs tuņās nonāksim līdz tam, kad šeit arī ten viss būs latviski. Lai jūs uzsāktu reģistrāciju, jūs spiežat uz podziņu Create an account. Līdz ko jūs esat nospieduši Create an account, jūs esat nonākuši pie reģistrācijas. Ja jums šeit ir angļu valoda, tad šeit augšējā labajā stūrītī izvēlamies latviešu valodu, un mums visa reģistrācija faktiski notiek latviešu valodā. Un tad jums ir vienkārši jāizpild šī anketiņa. Tad vārds uzvārds. Vēlamies ieejas vārds. Nu, es šajā gadījumā ierakstīšu tālāk jūs izveidojiet paroli, kura jābūt ir vismaz no 8 simboliem. Šeit jums arī tiek pateikts, vai tā paroli ir droša vai ne. Manā gadījumā, ja pateikt, ka paroli ir stiprs, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Šeit, kur vēlreiz ievadiet paroli, tad ievadam viņu vēl vienreiz. Tā. Jā, nu šeit var tekstīt atstāt. Varam arī aktivizēt tīmekļu vēsturi, ja tas jums vienkārši uzglabās informāciju par to, ko jūs ar Google esat meklējuši un kādu darbību Google ir darījuši. Tad tālāk drošības jautājums, tas ir domāts, ja nu gadījumā jūs savu paroli esat aizmirsuši. Ja jums ir vēl kāda otra e-pasta adrese, to jūs šeit variet ierakstīt. Man, piemēram, ir atrašanās vieta Latvija, un šeit ir attiecīgi jāieraksta tās kodiņš, kuru mēs ekrānā redzam. Vienīgā lieta, ka viņu atkārt ir grūti saprast. Jā, šeit arī iespēja to kodu noklausīties audio variantā, bet, diemžēl, viņu šeit arī ir pagrūti saprast. Tā. Nu, mēģināsim.
Nu, šķiet, ka varētu būt apmēram kaut šāds. Nu, uz priekšu es izveidot kontu. Nu, jā, acīm redzot, es biju nepareizi ievadījis kodu, un man viņš atmeta atpakaļ. Šāda situācija varētu rasties. Šajā gadījumā jums ir vēl vienreiz jāievada savu parolīti. Un jums tagad tiek piešķirt šajā gadījumā jau ir labāk viņu izlasīt. Tā ieklikšņam iekšā un mēģinam ierakstīt. Nu, mēģināsim reģistrēties tagad. Lūk, esam veiksmīgi izveidojuši savu Gmail kontu. Un, ja mēs spiežam šeit uz pogu rādīt manu kontu, mēs esam iegājuši savā e-pastā, kurā kā pilnīgi viss ir latviski, un pēc e-pasta mums ir arī iespēja lietot daudz citus Google servisus, par kuriem mēs sīkāk runāsim mūsu apnīcā kopā ar Frīdi.